Ir jārunā. Es tiešām nevaru klusēt. Un šodreiz runāšu par tiem saucamajiem sabiedriskajiem mēdījiem. Lai gan vārds mēdījs nozīmē kontakts ar dvēseli. Šitie galīgi ar dvēseliem nekontaktējās, ka tik var kaut ko nepatīkam pateikt. Paši dusmīga liela daļa. No dusmām jātiek vaļā. Un es neesmu vienīgā, kam brīžiem gribas ņemt zābaku un mest pa televizoru, jo tur nav ko skatīties, vienīga atkārtojuma un ārprātīga garlaicība. Tad jau labāk lasu grāmatas. Tas ir interesantāk. Bez tam manai tautai tūliņ pavasars būs klāt. Mēs tie, kas pa zemīti. Mēs tur tā jau, es jau pilsī biju, visi siltumnīcā jau pakraņģējos un sajūtos jauki. Bet vēl ir pāgru. Pagaidīsim, ka šis nākošais augstumiņš aizies projām. Sabiedriskais mēdījis. Izsmieklis, ne mēdījis. Atvainojas par tiem, kas labi dara savu darbu. Tādi jau arī vēl ir. Bet ne visi. Un pietiek šos atkārtojumus nebeidzamos. Vai tiešām jūs nesaprotat, ka tauta paliek dusmīga uz jums? Un nevis jūs kāds skatīsies, bet drīz vairs neviens neskatīsies. Un arī tās filmas, kas ir par valsts naudu uzņemts, ir vienīga garlaicība. Nekā interesanta tur nav. Jā, mums ir strauma, ar ko mēs varam lepoties. Es arī lepojos ar šo puisi, kas ir tik ļoti jūtīgs, kam galīgi pie sirds negāja tā tikšanās pie brīvības pieminekļa. Viņam negāja pie sirds. Pie sirds jau iet mīlestība. Un mīlestība nozīmē pavisam kaut ko citu. Tas ir vēlēt labu, tas ir dot labu, un ne jau naudā. Par to, kas ir mūsu vieta šai pasaulē, mums ir katram sava īstā vieta jāatrod. Un, protams, ka tā mūsu īstā vieta ir jādod labums pasaulē, apkārtējiem, un tad arī mums tā naudiņa būs tik, cik vajag, būs veselība, un būs laime, un prieks, un bauda. Es nerunāju par miesiskām baudām, tas ir pārspīlēts. Ja tā bauda nav dvēselē, tad vispārējais ir pilnīga aplamība. Viss sākās ar dvēseli. Mēs uz šo pasauli nākam, lai pilnveidot dvēseli, lai nākošā dzīvē nav jāsaka, redz kāds labs cilvēks, bet kā viņam neiet. Šodien liela daļa bēg no grūtībām, uz ceļojumiem, un kur tik ne, bet nerisina šeit un tagad to lietu. Bet jau ir daudz labu ziņu, kad cilvēki mostās. Un nevis uz citiem mēs ar pirkstu rādīsim, bet mēs teiksim skaidru un gaišu, ko mēs gribam un ko mēs negribam. Un tas ir pats svarīgākais. Lai mīlētu sevi, ir jāprot teikt nē, un ne tikai citiem, bet arī sev. Mēs bez daudzām lietām varam iztikt. Un būs jāiztiek, atcerieties 90. Kā gan var saprast, kas dzīvē ir galvenais, ja nav grūtību? Klimatam ir jāpiemērojas, nevis jāčīkst un jāgaudā. Tos ir apnicis klausīties, ka jāmaksā par to, ka kaut kas neizauga. Bet nākošais gad izaugs. Tā ir daba. Jā, komunisti arī solīja upes griezt otrādi un ko tikai nedarīt. Nevienam jau nekas neizdevās. Azovas jūra nosusināt izdevās. Kad audzināja kokvilnu un veda uz ārzemēm. Tikai tur tagad dzīvo cilvēki bez ūdens. Tur ir tik daudz vēža slimnieku, jo tā ir vienīga ķīmija, kad cilvēks iedomājās, ka viņš ir gudrāks par zemes māti un dabas māti. Nav viss. Mēs drīkstam ņemt tikai tik, cik spējam patērēt. Un tā uz priekšu arī būs. Lai jums labi izdodas radīt tik, cik jums vajag.